Čau, šeit Tonijs. Šodien es šajā video daudz pļurkstēšu par radošām idejām un visu kaut kādiem šķēršļiem, kas stāv ceļā radošiem cilvēkiem. Tā kā, ja tev interesē šī tēma, noklausies un padomā līdzi, un ceru, ka tev patiks. Čau, šeit Tonijs. Šodien es vēlos padalīties ar 3 padomiem priekš radošiem cilvēkiem, kurus, manuprāt, ir vērts likt aiz auss. Tad pirmais padoms ir lieki nesarežģīt lietas. Noskatīsimies sākumā stāstu par Otomāru. Kāds ir viņa stāsts? Kā viņš sarežģīja savu dzīvi? Pie Otomāra atnāk pasūtītājs un pasūta viņam uzbūvēt vienkārši putnu būrīti. Otomārs domā, kā viņš realizēs šo projektu. Vajag naglas, āmuru un dēļus. Bet tad viņš iedomājas, ja nu mans būrītis būtu raķešdzinēja motoru un tālvadības pulti, lūk, tādu Otomārs grib uzbūvēt. Par to viņš aizrauc ir. Aizrāvies Otomārs strādā pie savas idejas, līdz pienāk laiks nodot pasūtījumu un nekas vēl nav uztaisīts. Otomārs saķērs galvu, saprot, ka jāmet pie malas šī fantāzija par raķešu motoru būrīti. Viņš ķeras pie lietas un uztaisa parastu strādājošu būri, par ko pasūtītājs ir priecīgs, un viņš samaksā Otomāram 100 naudas vienības. Tas bija stāsts par Otomāru. Ceru, jūs iemācieties kaut ko. Atpakaļ pie Tonija. Kā radošam cilvēkam bieži vien ir tā, ka prāts ģenerē tik daudz idejas, tik daudz iespējamības, tik daudz potenciālo iznākumu, kad brīdī, kad ir jāizpilda kāds uzdevums vai arī ir vēlme realizēt pašam kādu ideju, tā tiek apaudzēta ar tik daudz, sarežģījumiem, kad, piemēram, viena ideja tiek apaudzēta ar vēl 10 citām idejām. Un tad, kad viņi ir jārealizē, tad ir noteikti tas, ka nevis jārealizē ar vienu ideju, bet jārealizē 11 idejas reizē. Un bieži vien, ja tas ir kāds uzdevums, teiksim, priekš skolas vai arī kāds darbs, kuram ir noteikts termiņš, kurā tam ir jābūt izpildītam, notiek tas, kad saprot radošais cilvēks, ka vienkārši nav laika. Tā kā šī ideja, ko es uzņēmos, ir par sarežģītu. Šis izpildījums, ko es uzņēmos, ir par sarežģītu. Man fiziski nav vairs laika izdarīt to, kā es biju iedomājies. Un tagad es tieši domāšu nevis kā sarežģīt šo ideju, bet kā to atvieglot. Un tad tā ideja tiek atvieglota un uzdevums tiek izpildīts pēdējā brīdī laikā, kā bieži vien notiek. Un rezultāts bieži vien ir tāds, ka šī atvieglotā ideja vispār nav nemaz slikta un tā kā pat ir ļoti labs variants un varbūt pat labāk par to sarežģīto ieceru. Vismaz man tā bieži vien ir. Man reti, kad ideja ir pabeigta, ka man ir nožēla, kad es žēl, ka nepietika laiks tur realizēt manu super sarežģīto ideju, jo tā jau var mūžīgi strādāt pie vienas idejas, tā kā viņa sarežģīta, bet manuprāt, interesanti ir tad, kad ideja ir pabeigta, tad tad rodas jaunas idejas, un tad tās idejas jau ir daudz interesantākas nekā iepriekšējā. Tā kā mans padoms būtu radošiem cilvēkiem, ieskaitot, protams, sevi, nesarežģīt idejas, bet drīzāk jau no paša sākuma viņas novienkāršot un atvieglot un realizēt, cik vienkārši vien var. Jo tas neprasīs tik daudz laiku, un tas atvieglos dzīvi, un arī būs lielāks prieks strādāt pie tām idejām, ja viņas būs vienkāršākas. Un tas nenozīmē tā kā stulbākas idejas vai mazāk kvalitatīvas, tas ir tā kā viņām tai idejai tik un tā jāatbilst kaut kādiem iekšējiem kritērijiem, bet viņus nevajag pārlieku sarežģīt. Un ko var darīt, ja idejas sāk realizēt no šī skatu punkta, ir viņas var pamazām sarežģīt, kas ir pilnīgi citāda spēle.
teiksim, ideja tiek realizēta viņas visvienkāršākajā formā, un tā, ka viņa ir gatava, tad viņu var jau attīstīt uz nākamo līmeni, pievienot vēl kādu sarežģītības līmeni, un tad pamazām solīt pa solītim to ideju attīstīt, līdzīgi kā kāpjot pa trepēm, kāpt pakāpienu par pakāpienam, nevis mēģināt uzlikt, 10 pakāpienus reizē vai 20 pakāpienus reizē, un tā kā loģiski, ka tas nav iespējams un notiks kritiens. Bet, ja kāp solīti pa solītim, tad idejas pamazām paliek labāks un labāks. Un mans otrs padoms radošiem cilvēkiem ir negaidīt no sevis kaut ko super ģeniālu. Tas ir sava veida perfekcionisms. Un, manuprāt, tas notiek lielākoties tāpēc, ka internetā ir pieeja visam, tā kā gandrīz visam. Gan tas, kas notiek šobrīd, gan tas, kas noticis ir vēsturē mums pieejamajā. Un mēs redzam ļoti daudz, ļoti kvalitatīvas, ļoti labas, ļoti ģeniālas, pabeigtas idejas. Un tad rodas tāda sevis salīdzināšana ar pabeigtām ļoti kvalitatīvām idejām vai darbiem. Un tad, kad pašam ir jāsēž klāt un kaut kas jādara, vai sava ideja, vai kāds darba uzdevums, vai skolas uzdevums, un var notikt salīdzināšana ar to, kas ir jau realizēts. Un, manuprāt, tas visgrūtākais posms ir tieši sākot kaut ko darīt, teiksim, kad es sāku zīmēt, es skatījos uz profesionāliem māksliniekiem un domāju vienkārši, kā tas ir iespējams. Tā kā es gribētu šitā mācēt un es tā kā cenšos kaut ko līdzīgi izdarīt, bet man sanāk 1000 reizes sliktāk un es īsti nesapratu, kāpēc, bet laikam ejot un iegūstot pieredzi, es sapratu, cik daudz vispār laiku tas prasa. Tas prasa gadiem un gadiem un gadiem, un tie mākslinieki, kurus es skatījos, viņi bija zīmējuši profesionāli jau 20 plus gadus, un līdz ar to viņi bija ļoti auguši un attīstījuši savas prasmes un vispār arī dzīves pieredze, cik daudz ko dod arī tavai mākslai. Un, ir tik daudz faktori, kas ietekmē mākslas darba kvalitāti un izpildījumu un idejas dziļumu, ka, manuprāt, jebkurā attīstības līmenī sagaidīt no sevis kaut ko ģeniālu ir šķērslis. Un to vajag, manuprāt, apzināties. Jo, ja sāk darbu ar tādu skatu punktu un pirmās idejas, kas iznāk no tevis, nav ģeniālas, tad automātiski ir tāds tā kā nepiepildītas ekspektācijas par sevi un tam, uz ko esmu spējīgs, un tad rodas šaubas un zemes pašvērtējums, un tas vispār aptur radošo procesu, par ko arī būs mans nākamais punkts. Bet, galvenais ir tā kā apzināties to, kad cilvēki vai idejas, vai darbi, kurus tu redzi internetā un kurus tu apbrīno vai no kuriem tu iedvesmojies, ir prasījuši ļoti daudz laiku un ļoti daudz pieredzi un ļoti daudz praksi, lai vispār kaut ko tādu uztaisītu. Un ir jāapzinās arī, kurā stadijā mēs katrs šobrīd esam. Tā kā, vai mēs esam tikko kaut ko sākuši mācīties vai darīt. Un, manuprāt, tas ir absurdi iedomāties, kad iesācējam varētu uzreiz sanākt kaut kas tāds, kas sanāk cilvēkam, kas to dara 20 vai 30 gadus. Tā kā, tas vienkārši tā nav. Un tas, pieņemsim, to varētu iztēloties līdzīgi ar matemātikas piemēru. Iespējams,
tur, paņemsim kā piemēru, 2. klases skolnieku, kur labi padodās, teiksim, reizināšana. Un šis iztēlotais 2. klases skolnieks tagad iztēlojas tā kā, man ir potenciāls būt matemātikas ģēnijam. Un tad viņš kaut kādā veidā apskatās tur internetā, kādas problēmas risina, kādas vienādojums risina matemātikas ģēnija augstākajā līmenī, kur kaut kāda formula ir pa visu tāfeli. Un tad vienkārši apjūk un saprot, tā kā, es nezinu, kā šito realizēt. Un padodās. Bet laikam ejot, jo, protams, cilvēks saprot, ka tā kā, tas ir solīt pa solītam. Tā kā matemātikā tas vismaz ir skaidrāk redzams, kad ir kaut kādas zināšanas, kas... Es nezinu, kāpēc izmantoju matemātikas analoģiju, tā nav man stiprā puse, bet cik es saprotu, matemātika ir zināšanas, kaut kāda teorija un prakse, kuras pamazām attīstās, vismaz skolas līmenī. Tev ir jāzina iepriekšējā viela, lai saprastu kaut kādu sarežģītāku vielu, un tas pats ir pilnīgi mākslā un radošajā praksē, tikai tas ir daudz abstraktāk un daudz subjektīvāk. Un daudz neracionālāk. Es par kaut kur aizplūdu tagad, bet nevajag sagaidīt neko no sevis ģeniālu uzreiz. Tas varbūt paveiksies un būs kāda ģeniāla ideja, bet tas prasīs ļoti daudz laiku un ļoti daudz darbu. Un, manuprāt, tas ir tāds, uz to var paļauties. Un viss, ko var darīt, ir vienkārši turpināt darīt un turpināt strādāt. Un turpināt mācīties. Un trešā ideja, kuru es jau pieminēju uz brītiņu, bet trešā ideja ir nešaubīties par sevi un vienkārši turpināt darīt. Jo, manuprāt, tās šaubas un kaut kāds zems pašvērtējums saistībā ar savu radošo darbību ir tāds liels šķērslis priekš tieši darīšanas, jo, manuprāt, tieši darot notiek vislielākais progress, jo tad tu sastopies aci pret aci ar to, uz ko tu esi spējīgs, nevis ko tu iztēlojies, ka tu esi spējīgs. Un iztēloties tīpaši radošam cilvēkam var jau jebko. Var iztēloties, ka tur es darīšu to un darīšu tā un tā, bet kad tas ir jādara, vai tu esi spējīgs to darīt, un vai tev ir pieredze un zināšanas, lai to izdarītu, tā kā tu esi to iztēlojies. Un tad varbūt vajag arī atsaucoties uz pirmo punktu, tā kā nesarežģīt lietas, vajag tā kā bišķi vienkāršākas tās idejas paņemt un cīnīties ar tām un augt tā kā solīt pa solītam. Un, jā, tā kā šie 3 punkti, tā kā pirmais nesarežģīt idejas, otrais ir nesagaidīt no sevis kaut ko ģeniālu, un trešais ir nešaubīties par sevi, viņi jau visi tā kā iet roku rokā kā tādi šķēršļi uz darīšanu. Un, jā, galvenā ideja, galvenais padoms radošam cilvēkam ir tā kā apzināties, kas stāv tavā ceļā un kas tev traucē radīt un būt brīvam un izpaust sevi un tikt galā ar šiem šķēršļiem. Un kāpēc es tieši runāju par šiem šķēršļiem, jo, manuprāt, viņi ir ļoti izplatīti radošos cilvēkos. Un kā piemērus ņemu sevi, tā kā šie 3 šķēršļi mani ļoti, teiksim tā, ļoti bieži ar viņiem ir nācis saskarties un atkārtot. Tas nav tā, ka vienreiz tur tiek pāri šim šķērslim un tad viss ir tālāk. Ar viņu vairs nav nekad jāsastopās. Tā kā, manuprāt, šie 3 šķēršļi ar viņiem tā kā nākas sastapties dažādās stadijās un dažādās izpausmēs, un par viņiem vajadzētu tā kā gan runāt, gan apzināties, gan risināt tos un tikt tiem pāri, lai tiktu tiem pāri atkal un atkal un atkal.
Jā, tas tāpēc arī, kāpēc es taisu šo video, lai varbūt iesāktu kaut kādu diskusiju un varbūt dzirdētu no kāda no jums, skatītājiem, vai jūs saskaraties ar šīm problēmām, vai tie ir šķēršļi priekš jums, vai varbūt tieši šie šķēršļi jums nav aktuāli, bet ir citi šķēršļi, ar kuriem jūs vēlaties padalīties. Un, manuprāt, būtu ļoti interesanta diskusija, kurā es vēlos piedalīties. Tāpēc es taisu šo video. Jā, tas arī viss. Paldies par skatīšanos un cerams, ka bija kaut kas, par ko padomāt. Tā.